Tās grāmatas, kuras man ir, es viņas esmu droši vien kaut kā sapirkus pēdējo, nezinu, nebaigi daudz gadu laikā. Es teiktu, droši vien kādu 7 gadu laikā lielākoties. Ir kaut kādas grāmatas, kas man nāk līdzi arī no senākiem laikiem, bet man šeit diezgan nesen viss, jo kaut kādas tās bērnības grāmatas esmu atstājusi mājās, un tās man nav pie manis. Tad bija viens posms, kurā es visu, kas man bija, izmetu ārā, un tā ir vienīgā lieta, ko es ļoti nožēloju savā dzīvē, jo es izmetu grāmatas, un es izmetu baigi labas grāmatas. Es, piemēram, izmetu no Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes paņemtu Simonas Veilas grāmatu Waiting for God, un par ko es pēc tam samaksāju 90 eiro sodu. Bet es domāju, absolūti pelnīti. Un es izmetu kaut kādas savas dienas grāmatas arī ārā. Tas bija ļoti, ļoti traki. Un tad tās grāmatas arī man nav. Un man liekas, ka tad es vienkārši pilnīgi no kaut kādas, ne no kā viņas sāku atkal kaut kā vākt kopā. Kaut kādas grāmatas droši vien esmu paņēmusi no savas vecās mammas un devusi, kur ir bibliotekāre. Jā, bet tā vienkārši es viņas vienkārši esmu sapirkusi. Man vienmēr ir paticis lasīt, vienkārši man ļoti ilgu laiku bija tāds ļoti, ļoti tumšs periods, kurā es vienkārši nespēju koncentrēties. Un tā kā es nespēju koncentrēties, gan 7 gadus, es arī tos 7 gadus īsti neko nevarēju palasīt, baigi sakarīgi. Es lasīju tāpat, bet tas nebija, tas bija ļoti, ļoti grūti. Un tajā laikā, es vienmēr kaut ko lasīju, bet tā arī bija varbūt kaut kāda tāda ļoti viegla literatūra, kuru es pat gluži neatceros, ko es lasīju tajā laikā. Jā. Un tas laiks jau arī, tas laiks, kad man palika mierīgāk, jau arī apmēram sakrita ar to laiku, kad es sāku pati rakstīt. Pirms tiem kaut kādiem 5 gadiem. Apmēram tā. Tā grāmata šeit tagad nav. Patiesībā tā Simona Veila bija viena no pirmajām autorēm, kas mani uzrunāja arī tajā kaut kādā smagajā un grūtajā laikā, un kas ļoti ļāva noticēt tam, ka literatūra un teksts tomēr spēj dot kaut kādu tiešām pilnā nopietnībā cerību un gaismu kaut kādā ļoti tādā grūtā periodā. Jā, jo tas, kā viņa rakstīja, un tas tik ārkārtīgi skaidri un tieši, ka tas kaut kādā veidā spēja, vismaz mani spēja aizskart, pat neskatoties uz to, ka tāda, ka ikdienišķas sarunas varbūt ir grūti, vai vispār tekstu lasīt ir grūti, bet tas, kā viņa raksta, kaut kā ļoti pat taisno tā kā nostrādāja. Un tad jau vēlāk, man liekas, kad es sāku rakstīt pati, tad es kaut kā diezgan apzināti vienkārši atgriezos pie dzejas lasīšanas, un tad es vienkārši lasīju visu pēc kārtas. Mairu noteikti es lasīju ļoti daudz, arī pašā sākumā Mairu Asari. Un arī, kad es sāku rakstīt, es jūtu, ka es rakstu kaut kādā viņas intonācijā un ka es kaut kādas frāzes domāju viņas, būtībā es aizņemos no viņas to, kā viņa liek vārdus. Tad kā sintaks es aizņemos no viņas, bet es tur lieku citus vārdus. Bet tas notika kaut kā neapzināti, un tikai pēc tam pārlasot, es sapratu, ka es runāju viņas kaut kādā izteiksmē vai viņas ritmā. Jo no vienas puses man ļoti patīk bērnu literatūra, tāpēc, ka man arī pašai ir mazs bērns, un es saprotu, ka it īpaši tādos kaut kādos grūtākos posmos es tveros, viens ir pie dzejas, bet īstenībā es ļoti tveros pie bērnu literatūras arī. Un tas tā bijis vienmēr. Un tad, tā kā šis ir kaut kas, bez kā es droši vien nevarētu iedomāties savu grāmatu plaukt, jo tā ir grāmata, ko man mamma lasīja bērnībā. Un nesen Siguldā, un joprojām, man liekas, ir Ilonas Viklandes ilustrāciju izstāde, kurā es redzēju īsto rūķīti Nilu Karlsonu. Un tas bija fantastiski. Tur bija tieši šī ilustrācija, kurai šajā grāmatā pārplēst lapa. Un man ārkārtīgi tas rūķītis Nils Karlsons ir mīļš. Un tā kā no vienas puses tā noteikti ir tās bērnu grāmatas, kas man ļoti mīļas, kuras es lasu bērnam, bet paralēli arī lasu, protams, sev un savam priekam. Un tad ir kaut kāda man viss tāda svarīgākā dzēja, kura ir, droši vien, ka šī grāmatiņa ir tā, kuru es iznestu no ugunsgrēka. Tas ir Jānis Rīcas Knuts Kujnieka atzīmējumā, jo kaut kā
Jā, nu šī tā mazā grāmatiņa laikam nāktu man līdzi. Un es viņu arī ņemu līdzi tā kā fiziski kaut kur. Un tad arī šitie 2 Elioti man droši vien nāk līdzi, kas ir viņa, nu, tā kā visādi dzējoļi. Un tad ir 4 kvarteti, kurus es dabūju iBookā no Leona Brieža dēla, kurš tā kā sāk tirgot Leona Brieža biblioteku. Un es jau nenojaucu, vienkārši ieraudzīju, ka nu, kā šis te oriģinālais kaut kāds 50. gada izdevums ir pieejams, un es biju ļoti, ļoti priecīga vienkārši. Jā, un nu, tā kā tā dzēja, kas man ir ārkārtīgi mīļa. Nu lūk, jā, nu, Zagajevskis, kas man ir viens no pirmajiem tādiem ļoti, ļoti mīļiem dzējniekiem. Jā, kurš arī nepārtrauc būt ļoti mīļš. Un tad šī Rilkes grāmata, kuru man liekas, ka tas bija Lauris Veips, kurš kaut kā... Nu, jo, var sakot, ar Rilki man bija interesanti, tāpēc, ka es viņu pirmoreiz lasīju Ventspilī, kad es biju pie Mairas tajā literārajā pulciņā, un man bija tā kā arī jau sākās kaut kāds tas mans smagais periods, un Maira man ieties lasīt Rilkes vēstules jaunam dzējniekam. Un tad es sāku ar to, un man, protams, kā jaunu cilvēku tādās ciešanās tas ļoti uzrunāja, jo viņš tur runā par to kaut milzīgo vientulību un tums, un par to, ka tas ir tā kā tāds rūdījums dvēselē, bet es tā kā tiešām ļoti tam nocēju, un es visu to mazo zelta ābeles izdevumu pārrakstīju savu burtnīciņā, jo tas bija no bibliotekas paņemts izdevums, bet kaut kur es pazaudēju, protams, tā. Un tikai tad es kaut kā mēģināju lasīt viņu dzējoļus, kas atzējot latviski, bet man galīgi kaut kā vispār, es nezinu, man ļoti grūti, man nekas tā kā vispār neuzrunāja. Un tad es izlasīju viņa vienīgo romānu, es nezinu, vai to nosaukt romānu vai par garo stāstu, kas ir Maltas Laurida Brigas piezīmes. Un tā kā tas ir man viens no mīļākajiem prozas darbiem. Un tikai pēc tam, lasot angliski, es īstenībā sāku lasīt viņa dzēju tā, ka es tiešām to fanoju. Tā, ka es esmu ļoti laimīga to lasot. Un tāpēc šī grāmatušana arī man būtu ļoti, ļoti svarīga. Tas Rilkes dzējoļi, kas ir angliski atdzeļoti. Nu jā, tad kaut kāda vēl dzēja. Tur Kristīnas Rosetī grāmatiņas droši vien arī Iznest no uguns un Transtrēmers man patīk. Bet, un tā būtu dzēja, tur vēl viss kaut kas, protams, no dzējas, bet tad kaut kādā brīdī es atklāju, ka man ļoti patīk kaut kāda tā medicīnas vēsture, un es to atklāju caur šo ķieģeli, kas ir Melanholijas anatomija, kuru es īstenībā pirmo reizi atradu, kad es studēju Amerikā bibliotekā. Es tiešām svēti ticēju, ka man varētu palīdzēt. Tiešām likās, bet tāda liela grāmata un tik sēna. Un varbūt tur ir kaut kādas slēptās zināšanas, kurām es tagad piekļūšu, un es būšu tāda izredzēta, un es tiešām tā kā atklāšu, kā tagad šito uzvarēt. Bet, protams, tas bija ļoti naivi. Un tad jau, kad es otro reizi šo grāmatu ieraudzīju Bolderā, pirms kaut kādiem 6 vai 4 gadiem, laikam 4 gadiem, man tā kā jau, tas nebija kaut kādu tādu ļoti akūtu personisku iemeslu dēļ, man vienkārši likās, tā kā interesanti, ļoti interesanti, ka cilvēks tik sen, pirms gan arī 400 gadiem, ir sarakstījuši tādu milzīgu grāmatu par melanholiju, un šoreiz jau bez tā kaut kāda absolūtā, bez tās kaut kādas trauksmes un steigas tikt pie kaut kādas patiesības. Es šo grāmatu vienkārši sāku lasīt kā tekstu, kas ir ārkārtīgi pilns ar humoru un ar tādu erudīciju un ar tādu mīlestību pret zināšanām, bet arī tādu, kaut kādu tādu ļoti lielu spēju pasmieties pašam par sevi un par to visu šausmīgi dramatisko, kas nāk līdzi ar melanholiju. Un tas, kas man patīk, šī grāmata visu laiku nonāk pretrunās ar sevi, jo tas, ko viņš ir izdarījis, viņa ir sarakstīta 1622. Man šķiet iznākusi, pirmoreiz 622. Ja es nekļūdos.
nu, var sakot, 17. gadsimta sākumā Anglijā, un viņš ir bijis skolārs, kurš vienkārši ir apkopojis pilnīgi visu, kas jebkad ir sarakstīts par melanholiju līdz viņa laikam, nu, visu zināmo. Un tur ir tā kā bībeles avoti, tur ir kaut kādi viduslaiku ārsti, tur ir sengrieķu medicīna, tad ir sengrieķu filozofi, un tā kā viss iespējamais vienkārši tur samests, un tas visu laiku nonāk pretrunās ar sevi. Un tas tik šausmīgi smieklīgi lasīt, ka nu, no vienas puses, tā kā, ja cilvēkam ir melanholija, nu, tad vajadzētu ēst ļoti mēreni, vajadzētu ēst tikai dārzeņus, un tur, nezinu, nedrīkst augstu ēdienu ēst. Bet tad šis, savukārt, autors saka, ka vajag ēst ļoti daudz gaļas, un tad, savukārt, cits saka, ka vajag ēst visu to, kas vienkārši tavā reģionā dabiski ir atrodams, un par visu šitā. Nu, tā kā, nav vispār nekas. Viņš nenonāk ne pie kādiem secinājumiem. Vēl tur kaut kādas idejas par mērenību, man liekas, brīžiem parādās, nu, ka galu galā tomēr ir labi pārāk daudz nedzert un pārāk daudz nepārēsties. Un ka tāds kaut kāds, nu, mērenība visā ir laba. Tajā pašā laikā viņš saka, ka jā, kaut kāds vīns un dziesmas ir labākais, kas melanholiskam prātam varētu, nu, būt. Bet tad kaut kāds alkoholisms tur parādās. Un arī tas, kā viņš definē melanholiju. Viņš definē melanholiju nevis tā kā ļoti šauri, kā, teiksim, nu, kā mēs esam pieraduši domāt, nu, tādu depresīvu stāvokli, bet vienkārši visa veida kaut kādu tādu neikdienišķu, pat tādu ļoti neikdienišķu stāvokli. Arī epilepsija, protams, tur ir svētā vitadēja, tur ir vilkatība, tur ir tas, ka cilvēku ir apsēduši ļaunie gari, tur ir nu, tas, ka tas erotiskais gars, tas inkubus, man liekas, ka viņš nāk un naktī tā kā, tur darās. Visa veida tā kā, nu, tā kā agresīva uzvedība, ļoti depresīva uzvedība, tas viss ir tur iekšā. Un tas jau arī, kā, man liekas, tas tik ļoti kaut kā atbilst tai reālajai, tai kaut kādai trakuma pieredzei, ka nav jau tik ļoti iespējams novilkt tās robežas vienā cilvēkā. Nu, jā. Tā kā, jā, šī grāmata vienkārši viņi ir tāds, nu, viņi ir šausmīgi smieklīgi. Vienkārši tā kā tajā. Un tas ir arī tik cilvēciski, nu, redzēt, ka, nu, kad cilvēks ir centies, viņš darīs, ko viņš varējis, un tāpat jau arī tagad, man liekas, ka, nu, ka tā kā visi jau cenšas un dara, ko var, bet arī īstenībā, labi, es negribu teikt, ka nekur tālāk, ja mēs neesam tikuši, bet kaut kā liekas forši tādā perspektīvā to ielikt. Piemēram, tas, ko es tagad lasu ļoti intensīvi, ir Hildegardas no Bingenas darbi un arī biogrāfija, un nu, tas vispār viņas laiks, kas ir, viņa piedzima 1198. Vācijā. Un pie viņas es nonācu dēļ Annas Auziņas, jo Anna Auziņa mums akadēmijā pasniedza ievadu feminismā, un viņa vienkārši pieminēja Hildegardu kā vienu no pirmajām autorēm, un arī komponisti un mistiķi. Un es paklausījos viņas mūziku, un tad dēļ tās mūzikas man ārkārtīgi interesēja, ko viņa rakstījusi. Un tad man jau kādu laiku, nu arī studijās Amerikā, es biju paņēmusi tādu kursu, kas bija ievads drāmā, nu ievads tā kā teātrī. Un tur mums stāstīja par morāles lugām, kā par tādu žanru, kur nu, viduslaikos tikumi un grēki tika personificēti, un viņi aktieris, teiksim, atveidoja pazemību, viņi attēloja šķīstību, un tad tur dvēseli kāds arī. Un tā bija absolūti didaktisks žanrs, kura mērķis ir cilvēkiem parādīt, kā vajag dzīvot. Nu, kas ir tā kā tas, ko mākslā vispār it kā nedrīkst mūsdienās darīt. Un man likās kaut kā tik ļoti mīlīgi, ka cilvēki vienkārši tā neslēpti ir mācījuši citiem cilvēkiem, kā dzīvot. Un tas, ka tas galvenais tēls bieži vien bija everyman. Tas tā kā jebkurš cilvēks. Un tad es lasīju dažas tās morāles lūgas arī, un tad tikai pagājuši gadu es uzzināju, ka īstenībā Hildegarda skaitās pirmā morāles lūgas autore. Kaut gan everyman vismaz angliski ir tas vispopulārākais, nu vispār tas viss, kas grozās ap to lūgu. Bet Hildegarda ir sarakstījusi tādu darbu, kas ir dziedams, un viņš saucās Ordo Virtutum, kas ir nu, tādi kā, tas ir latiņu valodā, tas darbs sarakstīts, kas ir tādu tikumu, nu ordo, cik es saprotu, ir gan tāda kā kārtība, kā order, gan arī tāda kā svīta, gan arī tur kaut kāda hierarhija, nu var sakot kaut kāds pulks ar tikumiem. Un tad viņi visi ir izdziedāti un viņus visus nu, tā kā iemieso un izdzied. Un tas darbs ir vienkārši arī ārkārtīgi, nu tāds ārkārtīgi poētisks un skaists.
Nu jā, un es vienkārši tagad maģistra darbu ietvaros mēģinu ar to tekstu strādāt un ilustrēt. Un tāpēc es tagad ar to Hildegardi kaut kā ļoti ņemos. Nu jā, bet tad atkal es uzzināju, ka tas laiks, tā romānika, ar visu to savu mākslu, kas man arī ārkārtīgi patīk, arī Simonai Veilē ir bijis ļoti, ļoti mīļš laika posms. Un kaut kā vienkārši veidojās tāda kārta no viena autora pie otra autora. Man patīk redzēt, kā viņi ir kaut kā saistīti un viens ir atsaucies uz otru. Un kaut kā tāda radnieciska sajūta rodas. Var sakot, man ir bijis grūti droši vien pašai kaut kā saprast, ka es tā kā piedaru pie kaut kāda šī te cilvēku grupas, kas ir sievietes, jo es tā kaut kā nekad laikam līdz galam neesmu jutusies. Bet tieši lasot Virģīnijas Vulfas savu istabu pie Annas Auziņas lekcijās, es pirmoreiz to vēsturisko aspektu kaut kā ļoti, ļoti, ļoti akūti izjutu. Un tieši to darbu lasot. Un tajā brīdī es sapratu, ka tā ir tā mana tradīcija. Tas ir tas, uz kā es varu balstīties. Tas, lai kā es kādu garīgu saikni justu, nezinu, ar to pašu Eliotu vai, es nezinu, tur ar Rilki, bet tomēr, ja man ir, piemēram, šobrīd, ja man ir izvēle, lasīt Hildegardi vai lasīt Augustīnu, tad es izvēlēšos noteikti lasīt Hildegardi. Vai es nezinu, strādāt ar viņas tekstu kā pirmo, kas ir bijis, pirmais, kas ir saglabājis zināms, kas ir kaut kāds žanrs, kas ir šīs morāls lūgas, vai strādāt ar kaut kādu, ko sarakstījis vīrietis. Es izvēlēšos Hildegardi, tāpēc, ka pirmkārt, viņa nav iekļauta kaut kādā tādā kanonā. Cilvēki viņu nezina. Kaut gan viņa bija komponiste. Viņa bija mediķe. Viņai ir visas tās Hildegardas Zālīšu, tās grāmatas arī pat latviski iztulkotas. Viņa bija dzejniece, viņa bija klostera vadītāja. Es nezinu, kas viņa nebija. Viņai, protams, tās visas bija mistiskās vīzijas, kas viņai nāca no Dieva. Es kaut kā ļoti personiski jūtu to, ka tā ir kaut kāda tā līnija, kas man ir svarīga. Un arī visas tās kaut kādas šaubas, visnībā, man liekas, viņas joprojām ir aktuālas. Tās kaut kādas šaubas. Kris Krās. Tā kā, es nezinu, piemēram, vasarā, kad iznāca man grāmata, un kad vēl nebija vispār nekādas recenzijas, un neviens vispār neko nebija pateicis, man pēkšņi uznāca drausmīga panika par to, ka vienkārši visiem liksies, ka es taču esmu nenormāli stulba. Ko es vispār iedomājos? Kāpēc es vispār lienu šeit? Jo man nav arī kaut kādi tie diplomi, ko parādīt. Man nav īsti es nevaru kaut kā tā objektīvi apliecināt, ka man vispār ir tiesības rakstīt un ka man vispār ir tiesības kaut kādā veidā domāt. Kaut kā publiski. Un tad atkal, un es kaut kā ievēroju, ka tas veids, kā tomēr vīrieši runā, viņš ir citāds, tur ir kaut kāds tāds svārīgums vairāk, un tāda, tā kā tāds vērtējuma izteikšana un kaut tāda ekspertīze, un ka tas ir neapzināti. Es nedomāju, ka katrs jauns vīrietis, kas kaut ko raksta, domā, es esmu gudrs eksperts. Nē, tas vienkārši dabiski kaut kā nāk, tu vienkārši ieņem šo te kaut kādu objektīvā, kaut kādas tādas autoritātes lomu, kurā tu izsaki viedokli par citiem un tu kļūsti par kaut kādu ekspertu. Un man savukārt ir pilnīgi neiespēja, man liekas, kaut kādā veidā izteikties, labi, es arī neesmu eksperts, bet nav jau tā, ka visi tie vīrieši ir baigi eksperti. Esot sievietei, kaut kā visu laiku ir kaut kā jātaisno tas, ka man vispār ir viedoklis. Un no kurienes man ir šis viedoklis? Vai es varu pierādīt, vai man ir literāri avoti, no kuriem es esmu to ņēmusi? Un pat, ja man viņi ir, un pat, ja es varu atsaukties uz kādiem autoriem, man tik un tā ir kaut kā tāda ļoti dziļa tā kaut kāda, es nezinu. Un tad es vienkārši kaut kā vēsturiski domājot, par to kaut kādu rakstošās sievietes, lomu, tas jau liekas loģiski, protams, cik ir tādi onkuļi ar bārdām, kas ir ļoti gudri, un cik ir tādas vecas sievietes, kuras ir ļoti gudras. Vai man vispār ir kaut kāda tā, vecā sieviete aiz muguras, uz kuras varētu atsaukties, bet visi ir tie veči ar bārdām. Un man viņi reāli stāv tā kā aiz muguras tie veči ar bārdām. Un šodien tieši Santē Remerē bija tā slēja, un tad es jau ļoti ilgu laiku biju domājis, tāpēc, ka viņi man palīdzēja ļoti ar eseju vasarā,
Un viņi ir viens no tiem labajiem gariņiem, kas man tā viņas balss kaut kā ir man ritīgi uz pleca. Un es kaut kā izjūtu to kaut kādu solidaritāti, kā kaut ko ļoti nozīmīgu. Nu jā, Kris Kraus. Jā, es pat nezinu, ko es pasaku par Kris Krausu. Es vienkārši ļoti priecājos, jā. Jā, ka viņš to uzrakstīja un kā Agnese iztulkoja. Jā, un es arī Agneses balsi ik pa laikam dzirdu.